Es biju nolēmis šodien slinkot, bet Tepo no Somijas man teica, ka vajag strādāt. Un tāpēc šodien es pastāstīšu šajā raidījumā par YOLO. Un tas nav tas, ko jūs domājat, tas ir īsts YOLO. Konkrētāk par YOLO Box Ultra. YOLO Box Ultra ir 3. vai 4. lieta šajā sērijā. YOLO Live, vārds sakot, tas ir no Ķīnas. Ja? Tad viņš saucās YOLO Live un ražo viņi YOLO Box un vēl visu kaut ko citu. Viņi ražo tulkojumā YOLO kaste, bet drīzāk YOLO dēlis. Bet labi, to mēs varētu nolikt visu, ko tad uztaisīt viņu par YOLO dēli. Kas tas ir? Tas ir daudz kas. Tiešraides ierīce, ieraksta ierīce un, nosauksim satura veidošanas ierīce. Īsumā 2 jautājumi. Kas tas ir un vai jums to vajag? 3. jautājums, cik tas maksā, ir mazliet sarežģītāks, bet sāksim ar to pirmo jautājumu. Tātad tā ir tiešraides ierīce, kas, kā jūs redzat, darbojas uz baterijas. Šeit mēs varam pieslēgt 4 HDMI ieejas, dators, kamera, reklāmā drons, es nezinu kā, bet labi. Un visu, kas darbojas ar HDMI, jūs šeit varat pieslēgt. Līdz formātam es tūlīt tikšu. Mums ir HDMI out izeja uz monitoru, kur mēs varam palaist vai nu programmu, vai ko mēs gribam. Mums ir LAN pieslēgums, mums ir 2 USB pieslēgumi, kur mēs varam pieslēgt USB Wi-Fi, vienkārši USB Wi-Fi adapteri, vai pieslēgt pie datora kā webkameru šo. Un otrā pusē mums ir 2 ieejas mikrofonam vai line ieejai. Mums ir Type-C barošana, mums ir izeja Type-C uz datoru, tad uz minēto webkameru, un mums ir austiņu izeja monitorēšanai, mums ir SIM-karte mobīlajiem sakariem, un mums ir iespēja ielikt parastu SD kartiņu līdz lielam izmēram, un mums ir ieslēgšanas poga. Viss. Un liels ekrāns, smuks, touchscreens. Tātad gatava kaste, ar ko jūs varat darīt, un to, ko darīt, tas būs, manuprāt, interesantāk. Okay. No apraksta atgādina vai no Blackmagic Atem Mini vai YOLO Live 1. paaudzes šo YOLO boxu un varbūt dažus citus risinājumus. Bet šis ir YOLO Box Ultra. Tātad maksimālā uzķūnētākā versija, kura dara, patiesībā te ir sarakstīts diezgan daudz, ko tā lieta dara. Un foršās lietas. Protams, mums ir tīkla pieslēgums. Mēs varam vienkārši SIM-karti ielikt un slēgties pa taisno uz 5G vai uz 4G vai kāds G jums ir apkārtnē. Jūs varat pielikt USB Wi-Fi adapteri un vienkārši slēgties kaut kur uz Wi-Fi. Jūs varat pieslēgt tīkla vadu, iespraust sienā un strīmot praktiski no jebkurienes. Strīmot jūs varat praktiski jebkur, bet pagaidiet, es pieslēgšu un parādīšu jums, ko viņš īsti dara. Tālūk, tagad jūs redzat, ko viņš dara. Mēs varam ieslēgt YOLO streamingu, un tagad man te viss notiek. Pie šī ir jāpierod, pie tā interfeisa ir jāpierod. Šis ir interfeiss labāks nekā bija 1. paudzē, ko es mēģināju pirms vairākiem gadiem. Mums ir tātad YouTube, Facebook, Twitch, lai kas arī tas būtu. Mēs varam RTMP pieslēgties praktiski jebkuram streamam, un vēl ir SRT, acīm redzot, Ķīnas nacionālā televīzija. Neesmu testējis. Foršās lietas. Tātad redziet, reku 1080p, un ja mēs šo atveram, tad mēs varam ieslēgt zelta burtus 4K. Tātad šī ierīce ļauj strīmot 4K izšķirtspējā to, ko jūs tur ražojat. Un to, ko jūs tur ražojat, tas ir 4 HDMI pieslēgumi. Jūs varat pieslēgt jebkuru foto, video kameru ar HDMI 4K izšķirtspējā. Un šī ierīce, šī kaste, šitas YOLO dēlis ļauj strīmot 4K izšķirtspējā pa taisno internetā. Kurš to skatīsies, tas ir cits jautājums, bet ja tas ir vajadzīgs, jūs principā varat strīmot arī lokāli no šīs ierīces, piemēram, uz lielu televizoru jūsu konferencē otrā telpas galā 4K izšķirtspējā. Te var sakonfigurēt visus šos pieslēgumus, tad mums ir kaut kas mums... mēs varam izmantot viņu, tātad Ķīnas to mākoņu servisu, bet to laikam nevajag darīt. Tad mēs varam rekur ielikt ļoti smuki visādus timerīšus, kas ir jau gatavi iekšā. Mēs varam uzlikt tur visādus titrus pa virs. Es vienkārši te kaut ko sāku spēlēties un darīties. Un faktiski mēs varam pievienot šeit tos timerīšus, social overlays, image overlays. Mums ir tās bildītas te jāielādē pirms tam iekšā, bet tad ierīce ir absolūti gatava tam, ka jūs tur visu darat un visu liekat. Šis nav demo, šī nav lietošanas instrukcija, bet
Mēs varam invite guests, nezinu, kā tas strādā, godīgi sakot, bet tas, ko es gribēju parādīt, ir ieraksts, rek. Un šī ir otra fantastiskā funkcija, kāpēc es par šo runāju un kāpēc vispār es par šo interesējos. Es nezinu, kā izslēgt to timeru, ir jāpalasa instrukcija. Instrukcija ir ļoti maziņa un ļoti tāda. Attiecīgi, jums ir jāiet internetā un jums ir ar viņu jādraudzējas, jāpalasa, kas tur ir rakstīts. Foršā lieta šobrīd šai kastei. Es ar viņu spēlējos tagad 2 nedēļas, un šo 2 nedēļu laikā iznāca 2 programmatūras atjauninājumi, kaut gan šī kaste iznāca pirms mēneša vai 2 vispār, tad ražotājs jau ir radījis 2 programmatūras atjauninājumus, un pēdējais bija šorīt, burtiski no rīta, kurā atkal tika atsūtīts e-pastiņš, kaut kas ir izlabots, kaut kas ir uzlabots un kaut kas ir pielikts klāt. Un tas ir tāda ļoti pozitīva ziņa, jo ne visām ierīcēm tie updati vispār kādreiz atnāk, un daži tur vienkārši izliekas, ka viņi kaut ko var updatot. Šeit mums nāk ļoti smuki updati, burtiski reizi 2 nedēļās kaut kas jauns, un tas ir patīkami. Tagad par to baigi foršo lietu, kāpēc es par šo runāju. Ja jūs gribat ne tikai streamot, bet jūs gribat ierakstīt, tad šī ierīce uztur ISO recording. Kas ir ISO recording? Ka šī ierīce spēja ierakstīt atsevišķi visus 4 HDMI signāla pieslēgumus atsevišķos failos. Līdzīgi kā to dara Blackmagic ATEM Mini Pro ISO un citas ISO versijas Blackmagicam, un šāda funkcionalitāte ir tirgū ļoti, ļoti retām ierīcēm. Es to izmantoju ikdienā Blackmagic Pro ISO, es rakstu atsevišķi visas kameras, visus signālus un pēc tam montēju viņus kopā. Mājās, dzerot tēju, mierīgi. Bet Blackmagic ISO ierakstu uztur tikai 1080p, tātad Full HD izšķirtspējā. Šī kaste, kā jūs redzat ekrānā, te ir 4K. 4K šī kaste nespēja rakstīt ISO, diemžēl, bet šī kaste spēja rakstīt 2K 4 kanālus vienlaicīgi. 5 ne, 4. 5. kanāls ir programma, tātad viss kopā, kas jau ir mums samontēts. Bet, ja gadījumā jums ir nepieciešams ierakstīt 4 kameras vienā atmiņas kartē vai vienā diskā, ko jūs šeit pieslēdzat klāt, tātad mēs varam arī SSD disku pieslēgt, tad šī ierīce to spēj darīt 2K izšķirtspēja. Kas ir 2K izšķirtspēja? Tas ir principā 2 reiz lielāks par Full HD. Attiecīgi jums ir vairāk rezerves kropot, jums ir vairāk rezerves montāžai. Mēs varam frame rate uzdzīt augšā uz 60, tad mēs varam rakstīt 2K izšķirtspējā 60 kadri sekundē, ja kameras to nodrošina. Un maksimālais bitrates, manuprāt, šajā gadījumā ir 11 megabits sekundē, bet viņš ir lielāks, ja jūs rakstat 30 kadri sekundē no mazāk kamerām, attiecīgi tur mainās viss tas formāts. Kodēšanas formāts mums ir 264, 265, tātad atkal mazliet būs kompresētāks fails. Un te gan ir recording limits, kur mēs varam norādīt, ka mēs gribam rakstīt tā kā bez apstāšanās. Un storage settings mēs varam norādīt, kur mēs to rakstam. Bet tātad šī ir faktiski man galvenā lieta, kāpēc es skatos uz šādu ierīci. Pirmkārt, kas ir forši? Jūs visas kameras nespiežat ierakstu kamerās. Jūs rakstat tikai šeit. Es rakstu Blackmagic ISO, un daudzi, kas strādā visāda satura veidošanu, aizvien vairāk izmanto pultis vai kaut ko, un šī kaste ir viss vienā. Šī kaste ļauj jums uzreiz laist tiešraidi. Jūs varat reālā laikā pārslēgt kameras, montēt tātad savu raidījumu, ko jūs darat, vai jūs varat būt režisors pie, šajā gadījumā, pults viss vienā, un kontrolēt, ko jums dara 4 kameras, kurām jums principā nav vajadzīgs operators, ja tur nav nekas kustīgs. Tātad jūs varat būt vienas personas orķestris, cilvēks, operators, režisors, tiešraides speciālists, aizbraukt uz pasākumu, salikt kameras, pieslēgt internetu un no šīs kastes vadīt visu tiešraidi, lai kas tas būtu par pasākumu, konference, vienalga kas. Un tas ir faktiski universāls, drīzāk ne, unikāls risinājums tirgū. Jo, ja mēs skatāmies uz Blackmagic, tad mums klāt jāpērk monitors. Tas uzreiz ir kaste. Ja mēs ņemam Blackmagic lielo production switcheri, tad mums ir jāliek tur vēl kastes, mums ir vēl monitori. Un visām PTS, portatīvajām televīzijas studijām, principā ir diezgan daudz aprīkojuma. Šeit, kā jūs redzat, tas ir nepilns kilograms, viena kaste, kas dara principā visu. Jums vajag labi rezerves enerģiju, klāt rezerves atmiņas kartes, bet jūs varat neliels pasākums no šī streamot. Protams, var pieslēgt ārējo monitoru, kā jūs šobrīd redzat, bet man fascinē tas, ka šeit ir viss tiešām vienā. Es paņemu šo kasti, izņemu no kabatas, piespraužu kameras, aiziet gaisā raidījums. Cits jautājums,
kur mēs to redzam praksē, kur mēs to tagad izmantosim, kurš to izmantos un tā tālāk. Bet, ja jūs esat tas, kuram varbūt gribas to izmantot, kuram ir interese par šo, tad noteikti šī kaste ir tas, ko vajadzētu apsvērt. Kāpēc šī kaste, manuprāt, ir labāka par ATEM, Blackmagic ATEM Mini Pro ISO? Nu, ir plusi un ir mīnusi. Plusi tā tad ir izšķirtspēja, jo šeit es dabūju 2K izšķirtspēja, kas ir lielāka nekā Full HD, kas ir ATEMā, kas principā pietiek, bet mēs ejam tehnoloģijās uz priekšu. Un ja es, piemēram, no ATEMA gribu palaist tiešraidi tai pašā konferenču zālē uz liela ekrāna, man ir tikai Full HD, man nav 4K izšķirtspējas. Un lielie televizori visi šobrīd ir 4K. Šis spēj translēt 4K vai nu gaisā, vai nu uz ekrānu. Attiecīgi jūs dabūjat to izšķirtspēju tādu, kā jums vajag. Šeit ir vadība ar touchscreenu, un tas varētu būt mīnus, jo uz ATEMA, kā jūs zinat, ir podziņas, un tās podziņas ir baigi forši ērti, tas ir taktīli, jūs spiežat pogu, jūs saprotat, kas notiek. Šeit ir jāpārliecinās, ka tas touchscreens ir nospiests, tas ir kā telefons, kā planšete. Un tas varētu būt mīnus, bet tas ir arī pluss, jo šeit ir viss vienā uz ekrāna. Tātad man nevajag papildus ekrānu. Es varu sēdēt kaut kur telpas stūrī ar šo, kur ir pieslēgti entie vadi, un vienkārši spaidīt ar pirkstiem, kontrolēt to visu, kas notiek. Jautājums, protams, par izturību un par noturību, jo profesionālās tiešraidēs mums ir standartā 2 elektrības vadi, šeit ir tikai baterija un Type-C barošana. Tātad, varbūt gluži panorāmu mēs ar šo netranslēsim, bet es pieļauju, ka nākotnē tas varētu arī tā notikt. Ieraksta funkcija, par ko es jau fantastiski izteicos, tas ir manā ikdienā galvenais, jo veidojot kaut kādus mācību materiālus, piemēram, ja jūs esat skatījušies manus kursus, ja nē, tad aprakstā nospiediet uz linka, tad es parasti tos veidoju no vairākām kamerām, plus man ir datora ekrāna ieraksts, plus man ir kameras ekrāna ieraksts, un man tas viss ir vajadzīgs kaut kur vienā vietā apkopot. Un principā, kad es stāstu par fotoaparātu, kur man ir fotoaparāts kāds, un tagad es stāstu par fotoaparāta vadību vai fotoaparāta menu kaut kādu izvēli, ko jūs skatāties kursos un no kā mācās cilvēki, tad man vajag ierakstīt to, kas notiek uz kameras ekrāna. Un vienīgais veids, kā to izdarīt, ir būtībā to signālu no kameras ielaist kaut kādā vai no ATEM pultī vai šajā pultī, lai es to varētu parādīt citiem cilvēkiem. Labi, tā ir specifiska niša. Nedaudzi cilvēki veido mācību materiālus un tā tālāk, bet varbūt jūs filmējat savus hobijus, jūs filmējat savus rokdarbus, jūs filmējat savu sporta aktivitātes, vienalga ko, un tiklīdz jūs to darat ar vairāk kamerām nekā ar vienu, tad jau veidojat kaut kādu montāžas scenāriju, jūs veidojat jau kaut ko sarežģītāku. Tā principā jūs nonākat pie šādas ierīces, kas ļoti, ļoti atvieglo dzīvi. Tātad man ir viena atmiņas karte, ko es vakarā izņemu ārā, aizēju mājās, iekopēju datorā, man tur ir materiāls no visām kamerām, man tur ir visa skaņa ierakstīta no 4 kamerām, plus 2 mikrofoni papildus no šejienes, un es to visu savācu vienā vietā, man nav jāspiež ieraksts 4 kamerās, man nav atsevišķi jāraksta skaņa, man nav atsevišķi tas viss jākopē no 6 atmiņas kartēm un pēc tam jāsinhronizē. Un tas ir tādā production režīmā, šis ir milzīgs atvieglojums un milzīgi forša lieta. Bet labi, tā ir mana problēma. Tālāk, 4K streamings. Labi, mēs pie tā nonāksim pēc gadiem, es nezinu, 2, 3, 5, kad mēs skatīsimies YouTube'ā stream kaut kādas tiešraides 4K izšķirtspējā. No otras puses, ja jūs skatāties YouTube televizorā, savā lielajā 60 colu televizorā, tad visticamāk jums televizors jau rāda 4K izšķirtspējā visu, kas ir pieejams YouTube'ā. Un attiecīgi arī šī tiešraide, ko kāds veidos, un ja jūs skatāties televizorā, jūs visticamāk to skatīsieties 4K izšķirtspējā. Jo pretējā gadījumā uz lielā televizora tas izskatīsies draņķīgi. Tā kā šī kaste ir gatava jau rītdienai, šodienai, un par to 4K nevajadzētu tā kā uztraukties. Kas man ieinteresēja šajā pasākumā? Ieraksta ziņā. Tad, kad mēs rakstam 2K 4 kameras, tas bitrates nav nemaz tik liels, kā varētu atmiņas karte ņemt pretī. Un tad, kad iznāca pirmais update šai kastē, kad es tikai sāku ar viņu iepazīties, tad šis pirmais update atslēdza šo ISO ierakstu 2K izšķirtspējā. Jo tikko no rūpnīcas šī kaste spēja rakstīt visas kameras vienlaicīgi, tātad ISO recording tikai 1080 izšķirtspējā. Un tad, kad atnāca updates, tad updates man ieslēdza 2K izšķirtspējā, tā kā es pieļauju, ka 4K
vienlaicīgs 4 kameru ieraksts ir tikai programmatūras jautājums, varbūt licences jautājums, jo tā datu plūsma šeit nav tik liela kā ATEM Mini Pro ISO, tātad fails ir mazāks, kvalitātes ziņā es salīdzināju, nekādas beigās atšķirības tur nav, bet atmiņas kartē ātruma ziņā man ir rezerve, es varētu rakstīt arī vairāk. Tas nozīmē, ka es pieļauju, ka viņi šeit vienkārši kastē uztaisīs updateu vai maksas updateu, un es varēšu rakstīt 4K vienlaicīgi no vairākām kamerām. Un tajā brīdī tas jau paver diezgan nopietnu tādu jau lielākas ražošanas iespējas. Ja? Protams, lielais kino laukums, es saprotu, mēs visi rakstam ProRes RAV, mēs rakstam Blackmagic RAV, kino pasaulē, un tad pērkam serveri, lai to visu montētu, bet mazajiem production 1, 2, 3 cilvēku komandām, es domāju, ka šī kaste ir noteikti kaut kāds jaunums, tas noteikti ir pavērsiens. Es viņu patestēšu, es šobrīd nerakstu šajā kastē, es rakstu ATEMā, bet es noteikti, ka nākamos raidījumus patestēšu ierakstīt šajā kastē, kā tas izskatās, vai tā kvalitāte, ko viņš šeit man piedāvā sakompresētu, man der, man pietiek. Es pieļauju, ka tas ir vairāk nekā man vajag, bet man tas patīk. Un otra lieta, ko es noteikti par šo kasti notestēšu, ir izturība un noturība, jeb uzticamība, cik tā kaste tur. Piemēram, ATEM Mini Pro ISO Blackmagic, es varu teikt tikai labas atsauksmes. Tā kaste diezgan smagā noslodzē gada laikā man ir uzkārusies 2 reizes, un viņu var salabot vienkārši izraujot vadu un restartējot, un viņa strādā atkal. Tātad tā kaste, tas par ko es runāju, ir Blackmagic ISO, ja, ko jūs viņu varat redzēt, ja, šī kaste un daudz vadiņi klāt. Tātad šī kaste ir ļoti, ļoti noturīga, izturīga un visādā ziņā sevi pierādījusi kā dzelzis, kurš vienkārši darbojas. Tad šī kaste izskatās mazliet trauslāka, ja, jo mums te ir ekrāniņš un tā tālāk, un prasītos kaut kādas kājiņas, kur viņu nolikt. Bet es arī viņu gribu notestēt tādā režīmā, tā diezgan smagi, diezgan nikni palietot. Un ja viņa visu iztur un visu dara to, kas man vajadzīgs un neuzkarās, un es to ierakstu nospiežu, un viņš ir smuki uzticams un labs, tad, principā, šis ir upgrades no Blackmagic ATEM. Jautājums, kad Blackmagic ieviesīs 4K vienlaicīgo ISO ierakstu, to viņiem cilvēki ir prasījuši daudz, ieskaitot mani, un viņi savā laikā ir atbildējuši, jā, tas ir tehniski iespējams, tā ka būs pieprasījums. Hello, pieprasījums ir, dodiet mums 4K vienlaicīgo ierakstu. Priekš kam tas ir vajadzīgs? Tas ir vajadzīgs rezervei, jo, kā jau es teicu, aizvien vairāk cilvēki tieši YouTube un visus pārējos skatās uz lielajiem ekrāniem. Un, ja mēs runājam par 26 colu, 27 colu parastu monitoru, tad jā, Full HD tur vēl izskatās ok, viņš ir skatāms, bet uz lielā 60-65 colu televizora, kas ir tā kā pagājušā gada pirktākais izmērs mājas kinozālei, tas Full HD īsti vairs netur līdzi. Es saprotu, es runāju studijā pie galda, mani skatīties 4K izšķirtspējā nav nekādas nepieciešamības. Bet, ja es filmēju materiālu 4K un kaut ko, piemēram, rādu rokās, tad es to materiālu pēc tam varu piezūmot klāt, pēcapstrādē izgriezt, parādīt jums detaļas, un man nav nepieciešama vēl viena kamera, kas filmē tūplānu. Tas ir atkal ražošanas detaļas, tas ir ikdienas sīkumi, bet tas padara dzīvi vieglāku, un es mazāk laika tērēju šim procesam un vairāk laika varu tērēt kādam citam procesam dzīvē. Tātad tas ir vienā brīdī svarīgi. Lūk, tātad šī kastīte man ir atceļojusi uz kaut kādu laiku, es viņu varu izmēģināt, par to paldies, un šāda ir dabūjama. Vēl ir parastā, tātad YOLOBOX Pro, un ir YOLOBOX 1, manuprāt, kā viņš saucās, neatceros. Bet šī ir ultra, šī ir lielākā versija, viņa tikko ir kļuvusi pieejama, un tikai ultra versija nodrošina šo vienlaicīgo vairāku kameru ierakstu. Es saprotu, ka tā ir procesora jauda, kas apstrādā 4 signālus vienlaicīgi, līdzīgi kā Blackmagic ATEMā. Es saprotu, ka tas ir datu plūsma uz karti, kas atkal ir jānodrošina un jāuztur, bet tās ir tādas tehniskas nianses, tehniskas lietiņas. Tālāk nākamā foršā lieta, ja jūs vēl skatāties, atšķirībā no Blackmagic ATEM, kur mēs varam pievienot statiskas bildes, šeit mēs varam pievienot arī jau ierakstītus video, kā tas ir pieejams tikai lielajās Blackmagic studijās un ieraksta pultīs. Tātad šeit es principā varu salikt bildes, timerus, gatavos vidjikus
reklāmas, kuras es varu palaist savas tiešraides starplaikos, un fontus, titrus, virsrakstus, es te visu varu konfigurēt. Tehniski ir iespējams arī viņu vadīt mazliet no datora, bet to es vēl neesmu izdarījis, bet faktiski jūs varat visu sakopēt šeit iekšā, saslēgt, sagatavot visu, sataisīt, kas jums ir vajadzīgs, un novadīt pilnvērtīgu tiešraidi tikai no šīs kastes. Un tas atkal ir tāda baigi foršā lieta, tāds, mazliet tāda nākotnes pieskaņa, ja, kā mēs varam ražot tos raidījumus. Un mēs tikko šorīt pirms brīža ar Mihailu no Masterfoto runājām par to, ka šāda kaste būtībā varētu kaut kādā brīdī izslēgt to pēcapstrādes procesu. Jo, ja es tagad tā fantazēju, ja, piemēram, tagad es veidoju kaut kādu interviju ar kādu cilvēku, ja, tad būtībā es šeit visu varu vadīt, pārslēgt kameras, ieslēgt sākuma titrus, ieslēgt beigu titrus, un man nav vajadzīga pēcapstrāde, es to varu izdarīt daudz ātrāk. Un ja jūs veidojat kaut kādu raidījumu par savu produktu vai par savu uzņēmumu vai hobiju vai vienalga ko, tad arī iespējams, ka vienā brīdī te papraktizējoties, jūs varat, un šis ir svarīgi, jūs varat apiet datora un pēcapstrādes nepieciešamības faktoru, kas manā izpratnē ir tāds mazliet tāds jau nākotnes satura ražošanas koncepts, jo es zinu, ka ļoti daudz cilvēku iztiek tikai ar telefonu, tātad nofilmējam, samontējam, ieliekam telefonā, viss tas materiāls strādā, un šī kaste arī būtībā paredz to, ka jūs nofilmējat, jums jau ir samontēts, jūs pieliekat titrus un palaižat viņu ēterā, un viss. Jūs to video vairs neaiztiekat to materiālu, tad ar zināmu praksīti šeit var sagatavot uzreiz gatavu materiālu. Te nav montāžas programmas kādā mūsu datora izpratnē. Es runāju šeit par montāžu no vairākām kamerām, pieliekot sākuma galviņu, beigu galviņu, titrus un visu pārējo, kas ir iepriekš sagatavots datorā, es pieļauju. Bet reāli filmēšanas procesā šī kaste faktiski nodrošina to, ka mēs reālā laikā varam radīt raidījumu, un viņu palaist YouTube'ā, Facebookā, un lai viņš eksistē savu, un mums nav jānodarbojas ar pēcapstrādi. Tas ir varbūt tāds solījums no manis, ja? Varbūt reklāma šim produktam, bet tas ir tas, ko es te saredzu, kā tam būtu jādarbojas. Un, piemēram, ja jūs veidojat intervijas ar dažādiem cilvēkiem, tad šeit jūs varat to izdarīt visu ar šo kasti rokās, jums nav vajadzīgs dators. Un tas ir tāds nākotnes sajūta, nākotnes vibes, kā tas varētu izskatīties, jo atkarībā no satura es domāju, ka tas tā varētu kaut kādās situācijās strādāt. Tālūk, tās ir nākotnes pārdomas, tas ir nākotnes produkts. Paldies Focus Nordic par šo kasti izmēģināšanai. Tas ir man tas ir pārsteigums par to, kas tur parādījās tai specenē, kāpēc es ar viņu gribēju izmēģināt. Un tas ir noteikti inovācija tehnoloģijās, un tas šobrīd ir faktiski vienīgais produkts, kas nodrošina 2K vienlaicīgu ierakstu, izņemot sarežģītu slēgumu Blackmagic izpildījumā, kas jums pārsniegs 10 000 robežu. Šī kastīte nepārsniedz 10 000 robežu, šī kastīte kaut kur apstājas zem... šī kastītes cena būs starp 1000 un 2000 eiro kaut kur tajā diapazonā, tuvāk pie 2000, jo tas tomēr ir gatavs risinājums, tas ir viss vienā, tas ir diezgan universāls risinājums, bet arī tādā kvalitātes izpildījumā vismaz šobrīd man viņš tā kā pārliecina. Būs otrs, varbūt ne otrs raidījums, bet vienkārši feedbacks par to, kā būs ar man šo kasti reālā ierakstā, kā būs reālā ražošanā, un es par to noteikti atskaitīšos, jo man tas pašam interesē, kā viņi uzvedīsies tādā nopietnā slodzē. Un attiecīgi es jums arī par to noteikti pateikšu, kā tad šis pasākums beidzās vai kā šis pasākums turpinās. Paldies, ka skatījāties, nospiediet laiku un ejiet skatīties kaut ko citu YouTube. Kādu tiešraidi varbūt. Atā.